Man ir prieks šeit sveikt mūsu telpās Rezerves virsnieku asociācijas pārstāvi un parakstīt šo dokumentu. Protams, ir liels gods, un es esmu pateicīga par labu Latvijai Savienībai, ka es esmu uzaicināta parakstīt šo vienošanās memorandu, jo faktiski tas ir mans sapnis, bet man vēlme ir līdz galam sakārtot šo rezerves sistēmas jautājumu. Jo bieži atrodoties starptautiskos semināros, mēs jūtamies diezgan muļķīgi šī vārda tiešajā nozīmē, jo baidoties, kad mums uzdos precīzes jautājumus par rezerves sistēmu mūsu valstī. Es ceru, ka tuvākajā nākotnē šis jautājums tiks atrisināts un darbs ir iesākts. Pateicoties asociācijas pirmajam bijušajam prezidentam Jurim Dalbiņam, šis darbs tiks turpināts neatkarīgi no tā, kas ieņems krēslus aizsardzības ministrijā un kas ieņems vadošos amatus. Jo tas ir būtiski. Tas ir būtiski valsts iekšējai aizsardzībai, tas ir būtiski valsts prestīžam, un tas ir būtisks cilvēkiem, kuriem ir jāapzinās, ka tā ir viņa dzimtene un par viņiem ir jādomā. Jo visā pasaulē ir prestīžs jautājums būt par rezervistu. Mēs esam tiešām ļoti rūpīgi strādājuši ar aizsardzības jomu un asociācijas darbības rezultātā. Un ar lielu līdzdalību ir tapis mobilizācijas likums, ir nepārtraukti virzīti jautājumi par rezerves virsnieku izglītības sistēmas sakārtošanu. Tāpat arī ir virzīti jautājumi par rezerves virsnieku dienesta gaitu. Es domāju, tie ir ļoti būtiski jautājumi nākotnē, lai mūsu valsts varētu izmantot šo ļoti nopietno cilvēku resursu savas drošības labad. Un ne tikai, kas ir saistīts ar militārām lietām, bet arī ar iekšējo drošību.